Sveiki, mani sauc Reicela, un es esmu medmāsa skolas vecuma imunizācijas dienestā Rietumjorkšīrā. Mēs piedāvājam vakcinācijas kā daļu no nacionālās imunizācijas programmas visiem vidusskolas vecuma bērniem. Šī ir skolas programma, un to parasti nepiedāvā ģimenes ārstu prakses. Vakcinācijas joprojām ir labākā metode, kā aizsargāt jauniešus un viņu ģimenes no potenciāli dzīvībai bīstamām slimībām. Injekcija darbojas, palīdzot jūsu imūnsistēmai cīnīties ar slimību, ja jūs ar to saskaraties. Mēs piedāvājam visiem 8. klases skolēniem cilvēka papilomas vīrusa vakcīnu, ko sauc par HPV. Tā tiek ievadīta šajā vecumā, pirms jaunieši kļūst seksuāli aktīvi, jo tā ir visefektīvākā infekcijas novēršanai pirms vīrusa iedarbības. Tā aizsargā no 9 HPV veidiem, kas var izraisīt vēzi, tostarp dzemdes kakla vēzi, vīriešu un sieviešu dzimumorgānu vēzi, anālo vēzi, dažus galvas un kakla vēžus un dzimumorgānu kondilomas. Mēs piedāvājam visiem 9. klases skolēniem stingumkrampju, difterijas un poliomielīta vakcīnu, jeb TDIPV, kas ir pastiprinātājs, lai pabeigtu kursu, kas sākt zīdaiņa vecumā. Šajā laikā mēs arī dodam meningītā CWY vakcīnu. Meningītā CWY vakcīna tiek dota pusauģiem un palīdz aizsargāt pret 4 baktēriju veidiem, kas saistīti ar meningīto C, W un Y. Šī ir vienīgā deva nacionālajā rutīnas imunizācijas programmā. MMR vakcīna tiek piedāvāta, ja jums vēl nav bijušas 2 devas. Tā aizsargā pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām. Masalas, epidēmiskais parotīts un masaliņas ir ļoti lipīgas slimības, kas var izraisīt nopietnas saslimšanas un, diemžēl, var būt dzīvībai bīstamas. Tuvāk skolas sesijas datumam jūsu skola nosūtīs mūsu vēstuli ar jūsu skolas unikālo kodu, izmantojot parastos saziņas līdzekļus. Lai iesniegtu piekrišanas vai atteikuma veidlapu, sekojiet saitei, ko nodrošina skola. Saite uz veidlapu būs arī zemāk esošajā video komentāru sadaļā. Injekcijas rokā aizņem tikai dažas sekundes, biežas un vieglas blakusparādības ietver apsārtumu un sāpīgumu ap injekcijas vietu, nedaudz paaugstinātu temperatūru un sāpošu ķermeni. Nopietnākas blakusparādības ir ļoti retas, un par to varat lasīt vairāk NHS mājaslapā.